Ar milzīgu lepnumu un prieku paziņojam, ka pēc ilgāka laika mūsu kameru, Jupiter un mikrofonu novietoti autokadas noliktavā Rīgā Kraibalas ielā 16. Šī ir viena no lielākajām kravas auto komerctransporta rezervdaļu noliktavām Baltijas valstīs un pati lielākā šī paša profila kravas auto un komerctransporta rezervdaļu noliktava Latvijā. Labdien! Labdien, Uģi! Skatos, kad izmaiņas arī šādas tādas ir notikušas, tā kā nesat, kas saka, bez mums gulējuši uz lauriem. Jā, mēs uz vietas nestāvam, augam, regulāri skatāmies jaunus produktus, ko mēs varam piedāvāt saviem klientiem. Pēdējais no produktiem mums ir viskozie sajūgi, firmas Kojali, augstākās kvalitātes, visa veida komerctransportam. Tas ir pēdējais produkts. Piegādes ir iespējams, ja ir liela daļa uz vietas, kā ir. Kā mēs rīkojamies ar citiem produktiem, mēs nodrošinām pilnu klāstu šo produktu savā noliktavā. Ja, protams, kaut kas nav uz vietas noliktavā, piegādājam ļoti ātrā laikā. Īstenībā, ja es mēģinātu atrast kādu pozīciju, kas līdz šim nekad pie jums nav bijusi, un pēkšņi šeit parādīsies, laikam es tādu neatrastu. Bet to, ka atsevišķas pozīcijas plešās plašumā un ieņem vismaz 2 reizes lielāku vietu kā agrāk, no to es varu teikt mierīgi pa izpūtējiem. Kaut gan, vai ar izpūtējiem nav tāpat nelaime vai laime, kas ir ar katdārniem, kur faktiski nekad nav, kā saka, dabonam pilnā tāda, teikt, izmērā, ja? Viņi var tik par sastāvdaļām komplektēt. Izpūtē ir lieli, smagi dzelži, ko lielā pilnā sastāvā nepiedāvā. Bet visi komponenti mums ir uz vietas noliktavā, visiem komerctransporta veidiem. Tā kā mēs darbojamies tikai ar firmu Dinex, kas ir augstākā kvalitāte, kur rūpnīca atrodas Latvijā un kas ražo arī Volvo, Scaniai. Oriģināli rūpnīcām jā, pat. Tas ir oriģināls ražotājs. Tad faktiski jūs pa sastāvdaļām ir iespējams saņemt visu tās pašas izpūtējas, ko tu daboni uz jaunas mašīnas visur. Jā, mums ir pilns klāsts šo produktu. Attiecībā uz atspēriem, tās ir, man liekas, bišķi konkrētākas. Paši neko nevar kombinēt. Nē, atspēri ir atspēri, bet atspērs arī mums ir visiem Latvijā esošajiem komerctransporta veidiem noliktavā. Un piegādājam visā Latvijā, Rīgā, Baltijā, visur bez maksas. Jau vairākus gadus es esmu jūsu veikalos un noliktavās redzējis eļļas mutes. Vai tas ir tāds blakus produkts, ja tā ir tāda nopietna pozīcija? Mēs turam un strādājam ar eļļām, lai piedāvātu saviem klientiem pilnu servisu un klāstu, lai klients atbraucot pie mums saņemtu un varētu iegādāties visa veida rezervdaļas un aksesuārus. Instruments, eļļa un visu rezervdaļas. Visu. Un eļļa mums ir Kutenkeuler, vācu ražojuma un galvenā tās kvalitātes, kā es vienmēr saku, ir, ja kurš klients vienreiz pamēģina, vairs nemaina. Tātad tur ir izdevies atrast to kvalitātes un cenas pareizo attiecību. Galvenais mūsu firmai ir kvalitāte un pēc tam skatāmies cenu. Autokada beidzot ir sasniegusi apaļu ciparu veikalu jomā. Ir atvēries Autokadas 20. veikals. Tas ir. Aplaudējam. Man gan liekas, ka savā laikā 20 cipars mums figurēja, tā kā bija Autokadas veikali plus viņu partneru veikali. Bet tagad ir pašiem ir 20 veikali. Autokadai Latvijā pašiem ir 20 veikali un jaunākais ir Gulbenē. Gulbenē tā ir tāda, nespeciāla izvēle, vai tieši speciāli bija tā kāds, jūs nomērķējuši to Gulbenes pilsētu? Tā ir viena no pilsētām, kur mēs vēl nebijam. Un, jā, ir apstākļu sakritības dēļ, sadarbojoties ar Gulbenes vietējiem klientiem, esam izveidojuši šo veikalu. Mēs ejam tā Latvijai pāri, Cēsis, Valmiera, Alūksne, Madona, Ogre, un tad pa vidu tā Gulbene. Ja? Tā kā viņi tur patās vien kaut kur bija visā kopējā sarakstā tā pilsēta, bet laikam, tad ir, ja jau reiz esat izsprieduši, tad ir, lozungs ejam tuvāk klientam, tiek ievērots visā pilnībā. Visā pilnībā, un mēs cenšamies, lai klients saņemtu preci pēc iespējas ātrāk, un lai klientam nebūtu jātērē laiks, braukājot apkārt un izmantojot savu laiku nelīderīgi. Laikam būs lieki piebilst, ka arī Gulbenē, tāpat kā visās citos 20 Autokadas veikalos, ir transports, kurš izvadā klientam pieved klāt. Kā jebkurā veikalā ir transports, kurš piegādā klientam preci
nekavējoties pēc pasūtījuma saņemšanas. Un, jā, protams, bez arī maksas. Protams, bez maksas. Kā vienmēr. Gulbenes veikals tika izveidots, jo tas neatrodas pārāk tuvu Rīgai, šī Gulbenes pilsēta. Un tā kā mūsdienās degviela un laiks ir ļoti dārgs, mēs piegādājam un nodrošinām šajā veikalā klientam visas interesējušās daļas uz vietas. Faktiski arī šāda neliela veikala noliktavu kādā zināmā mērā kopē Rīgas noliktavu pat. Kopēt nekopē, bet ir izveidot atbilstoši vietējo klientu vēlmēm. Tātad, principā, tie, kas ir jūsu klienti Gulbenē, jums jau viņi zinām arī, principā, agrāk, jeb arī tagad ierodoties parādījās arī jauni. Nē, mēs zinām un esam vienmēr bijuši pazīstami, bet tagad mēs viņiem esam tuvāk un daudz pieejamāk. Un vēl no tiem senajiem laikiem, kad kameras priekšā uzstājās Ozoliņš seniors, viņš katru sižetu noslēdza ar viediem vārdiem. Nāciet, brauciet un būsim priecīgi, ja nepieciešamības gadījumā varēsim jums palīdzēt.